Nu ko, atkal pazudīs, kā jau katru gadu mājās, un tad visi tevi meklēs? Nē. Vovo ķer pagali. Nezinu, kā tu, bet Mego ir pīprakūkām atlaida. Jāķer ciet, bet tu laikam paliks, tāpēc ej prom. Zini, ko varbūt arī tā ir? Visu laiku es palieku mājās, sīkie tik skatās manas filmas, kā es tev sēžu mājās. Kā tev liekas? Atkal Kevins paliks šogad mājās? Ja godīgi, man tiešām ir vienalga. Viņš mans mājas darbus apēda un norīja. Paklau, vispār, tu atceries to opeli, ko mēs piešķīlām kādreiz? Jā. Man liekas, ka viņam riepas tukšas. Nedaudz. Kāds pieminēja opeli? Viņam riepas ir tukšas projām. Es vienkārši nostīšos YouTube indiešu tutoriālu, kā nomainīt riepu, un tas būs viss, kas jāizdara. Es savu opeli nopirku 50 eiro, un es viņam nekad neļaušu to viņam pieskarties. Kā mēs apzaksim šo visu māju, mēs nodosim visu Lombardā. Mēs būsim bagāti. Apnikuši vecās ziemas riepas, nebaidies, atnāc un iedosim tev pa purnu. Viņi galīgi traki ir. Man liekas, ka viņi grib, lai mēs atbraucam pie viņiem. Un viņi mums sados pa muti. Kā tas var būt? Mēs viņiem sadosim. Džekis nopirdos. Nevar būt. Jap, vakar jau sāks miedāt. Ko? Nopietni? Kurš tagad to māju vāks? Un nedaudz ar opeli padriftoja. Sniegs bija. Bandītos! Mans opelis joprojām pie manīm ir. Ķeram ciet! Pagaid. Viņš galīgi stulbs ir. Atceries pagājuši gadu. Viņš mums apšmauc. Šogad tā vairs nebūs. Kur dosies? Pa muti viņam iedot. Galīgi drosmas arī viņš ir. Nu ko, par Mego laupīšanu jums piespriedīs 20 minūšu cietumsodu. Un varēsiet doties mājās pēc tam. Džeki, tas opelis tā jau neiet 3. gadu. Un jūs vēl cenšaties viņu nozagt un cietumā nonāksiet. Nav jēgas no tā. Mums pār riepas vajadzēja. Pateiks to tiesā. Riepas man likās, ka mēs smaržu zogam. Kā priekšā smirdīgais vēl 5 minūtes klāt pie cietumsoda. Neaiztiec uz mani. Pateikšu mammai.